Kristap, Undo, vai kas sāka jau? Par triatlonu divusēju. Bet tas bija nebūs tas, jo viens jau Viens agruši, otri ir agruši stundu. Parasto tā turnīru, kur ir labi spēles, prieks, kas cik būs? 11. Finālā mums un Andžeju Marcīnu Iereču. Neskatoties uz vēlo stundu, arī šeit nedaudz pastāstīšu par to, kas notika viņiem. Grupās konkrēties finālis. Aleksandrs Dēvskis un Aņģēviņš šajā grupā. Grupas pārsvarā sastāvēja no 4 komandām. Bija jāspēlē 3 mači. Viņi uzņēma grupas spēles viņi uzvarēja maču taibrēkos. Tātad pret Soloviju Jakovu trešā seta maču taibrēks 11-9. Artūru Soloviju Dobriju viņi spēlēja arī maču taibrēkā 10-4. Pret 2 setos viņi vinēja Aldi Kristofs un Jāni Neimanu. Jā, finālastiem. Tur bija ceļš garāks ejams, jo grupā D bija 5 komandas. Pašliels un Jevgenijs Iernevičs pārliecinoši vinēja visas 4 spēles 2 setos. Tātad mēs spēlējām saīsinātas setu versijas. Rezultāti bija sekojoši 4-1-4-1 pret Jānis Mutupāvels Norbergs Musijāns, 4-0-4-2 pret Nikolais Jāļņins un Andrejs Samsonovs, 4-0-4-0 pret Toms Ozoliņš Kārlis Virgulis un 4-1-4-1 Igors Kozlovs, Antons Rakits. Tā gan pārliecinoši vēl tikuši Stipri grūtāk viņiem gāja pusfinālā. Tātad ceturtfināls viņiem nefinālēja. Jā, pusfināls bija gan aizraujoši. Viņi zaudēja taibrēkā. Bija nedaudz negadīgi. Kraupļi cīnījās un taibrēkā uzvarēja. Kraupļi bija arī 2 mazījums, otrajā seta izskaņām. Viss beidzās ar maču taibrēku, kurā pirmo maču pie 9-5. Mēs esam mūsu spēlē.
kā jau minēju, Labi, patika, nu tas bija īstenībā diezgan jauni. Nav vienkārši. Nu, es jau nebiju. Standarts vārds. Nu, skaidrs, vārds. Nē, bet labs bonus īstenībā šeit. Turnīri aiziet. Viņam tikai taisavības dabūt. Raiks. Bija dēls, neādas Aiz ar mikrofonu pasakšīt. Vispār visi šeit Kāds gribēs pievienoties uz pakomentēsim? Tur nav pakomentēt, viņš jau vajag pieceltēt. Kas ir? Minūte jau ir pagājusi, spēlētāji nav ieradušies laukumā, un tas saistīts ar to, ka ir sarāvis krampis. Jā, nu tas bija lielāks sports. Viņš ir sarāvis krampis, kājas ikrā. Es sniegu medicīnisko palīdzību, to gan nesniedz kvalificēts ārsts, vai vienkārši draugs. Mās palīdzību, un visas draugam. Tieši ir. Kas par āliņš jāņem? Mēs varam arī par vēsturi parunāt. Mēs tam pat arī baumojam nedaudz. Es jau pastāstīju par grupām, ko Pastāstīju arī iepriekš, viņš esot kritis. Viņam krītamā kaita ir, Saka, viņam patīk tālāk. Pārsnieši padalāk. Pasaka, meklējam pauzes. Lāt laika, jā. Solīt vajag. Pasaka, pirmais servis punkts zaudēts, jo viņi vāc laiku. Es izgāju cauri visiem kandidātiem, ko varētu uzaicināt interviju. Mēs esam labāki? Jā, jūs esat labāki. Es tev esmu iesādījis. Jo mums tā liekas, ka tagad notiek kas krāpšanās, laika vilkšana. Es domāju, ka... Vajag iedot diskvalifikāciju ar pirmajai servei. Mēs varam divatēt, mēs varam rādi sākt. Ne? Jā, runā. Viši papildinājās. Tāds, tikai divatēt. Tikai kaut ko daudz pateikt. Pasaka, šajā laika vilkšana. Iesim, pasaka, izskatās mums laika vilkšana. Saka, krāms esot. Bet tā kā kustoties nākni. Prieks, ka visi padala tenisēti ir draudzīgi un piedod tāds lietas kā medicīniskās pauzes un palīdzību. Bet ir sajūta, ka šis bija laika vilkšana. Kurš pasaka?
Vismaz viens vēl mazāk. Pusfinālā viņi ļoti pārliecinoši 6-2, 6-0 vinnēja Antu Bērziņu, Virzu. Un dabūja labu atpūtu. Tas labs ir nav ielā. Pusfināls jau ir. Arī mašais nepaspēlē. Jevgenija nokļūst finālā. Šī masaža bija par īsa. Labi, ka mums nav mikrofons. Tā ir biedrība. Cik? Pavisam maz kustās salīdzinoši to, kā viņš to darīs. Viņš ir ļoti Tas, kas brauc mājā, kā neprasa? Man šķiet, ka viņš ir saistīts ar futbolu. Jau ieļot tik. Ierast futbolu, ļoti pārēdos par Latvijas vienu atsevišķas. Nē, viņš ir. 80 broči. Šis sitiens, kas nes Kristapais. punktus nes Aldi. Vajag pauzi, pasauc Kristapais, valīt. Tagad Sāns tiks Tas izstāv, kas jāsaka. Jābūt visam. vairāk. Vēlēs jānolāk. Ja vietas vecais, tad jāpasaka vecais. Es stāvi, un tas nekur stāvis. Mēs par sasaukt, ir jāiet. To arī dara. Spēlē, kad Nevis un tev stikiem brīdī, ja kaut kas brīdī. Visi sāk šo varētu. Nē, tas pēc tam pašās Arī pārmēs uz savu. iebrāvās. Tā, kad piegāja klāts viens. Vismaz otru. Gribēju pateikt, trešo un ceturto vietu dala Andris Bērziņš, Jorana Bildu, Rauba ģimene.
pauzi visu. Paņemam tehnisko pauzi, pēc tam nedaudz. Labi. Mājiņi vairāk netienākās, jā? Es tev redzēju, lūdzu pievienojies mums nedaudz. Jā, Uz mazu interviju negluži, bet uz mazu parunāšanu cilvēku parunā. Vēl Denisu šodien. Cik skaļi var runāt, jā? Ja divi mūsu skatās, jā, tad varam runāt. Es varu pateikt no aizskatu, ka mēs Matīs sarunājam skatīsies vismaz 50 cilvēku. Jā, ir vairāk kā 50 pašlaik pieslēgušies, nekā prieks, un ja skatīsies vairāk kā 50 cilvēku, tad mēs ieslēgsim mikrofons un nedaudz par. Es jau mazliet pastāstīju par grupu turnīriem šodien, par rezultātiem, bet tagad es matīsim kopējo spēlētāju skaitu par sajūtu, kā šodien aizvien. Man liekas, ka šodien spēlē Tāpēc mēs šeit sēžam 10 pāri 11 un skatāmies finālu un vienam sākušies grāmatu. Tas nav tas optimālākais formāts, kas tikai parādījies, bet to mēs varējām saprast, izveidojot tādu tipu. Jā, par krāpiem runājot, tad jāpēdējiem Kasparam bija viens spēle vairāk nekā citiem. Nezinu, vai tas ir noteicošais faktors. Domāju, ka trakais pusfināls bija gan noteicošais faktors. Ir bijis krāpiem. Domāju, tas ir Rīgas, jā, viņi atspēlēja tādu maču punktus. 4, 5, 4, protams, psiholoģiskais variantēs viņi nospēlēja pusfinālu. 4, 5, bija 2 stundu pusfinālu. Ņemot vērā vēl pirms tam 4 grupas spēles, ceturtdaļfināls. Mazliet par daudz. Jā, jāsaka, pusfināls bija fināls iemīgs vienreiz. Visu laiku mazliet tā kā priekšā bija ģimeni. Viņš ieskicēja Matīs par rītdienu, cikos sākās kāds grupas. Rīt atkal mums tikai parāda, ka šodien ir pierādījums tam, ka ir jāsaka. Tas ir vēl, tas ir nolēmums. Arī iepriekš bija lēmums pieņemt tās, ka Masters turnīrs nenotiek. Vai arī saņemt feedback no spēlētājiem, saprotams, ka tajā grupā, tajā spēlētājiem. Nav vairs viņiem tik liela motivācija spēlēt, kad 15. vietu un labāk paņem malu, kad pastās ceturtdaļfināls, pusfināls. Tā kā tādā formātā, protams, spēles būs mazliet mazāk. Protams, arī mixed kategorijā, kas 4-3 pāri. 40 spēlētāji. Arī tas tā liela būs tā lielākā dienas daļa. Tieši ar mixtiem mums pieteicies visvairāk spēlētāji. Aizjums arī visvairāk no rītdienas laiks. Forši, jā, starp citu, arī apdomāšanas vērts ir šajā līmenī, ka šodien spēlēs, vai tiešām vajag spēlēt 11. vietā, jo mans ideja būtu
kopā par spēli vairāk. Piemēram, ja tur jau izspēlē 4 spēles, tad pilnīgi gan šai dienai. Bet jautājums, vai nav par daudz tiem, kas tiek tālāk? Jā, tur tieši tas jautājums, ka tu ieliec vēl, piemēram, to vienu grupu, ja, piemēram, 4 grupas, 500 spēlēt. Katrs no kādas grupas saliec tajās trijās. Tad ir ārkārtīgi sarežģīti izdomāt, kurš no viņām nāk ārā. Jo beigās tu gribi, lai tos grupu skaits ir pāris skaits, vai 6 vai 5 vai 7. Tad man ir grūtāk steigties, kurš nāk, kur ir. Pēc tam, protams, viņš ir līdz 4. finālā izlikt tie pirmie 2, izlikt grupās tiek ārā, ka tiek 4. finālā, viņas izliek ar klājiem un pārējie spēlē priekūši 4. finālā, bet jā, ideja ir izsvērt, bet ja godīgi, tas tādu formātu esam izvēlējušies, ņemot vērā mūsu spēlētāju vēlmes. Es domāju, ka ļoti daudzi spēlētāji vēl šādu tipu turnīrus, ko es tik lielām slodzēm nav spēlējuši. Varbūt tāpēc viņiem ir tādas sajūtas, ko viņi grib izspēlēt, spēlēt pa visām vietām un tā tālāk, bet beigās man liekas, ka aizvien šādi tipu solis, ko man regulēt mēs visus nodarbojamies prieka pēc, un mēs neejam no rīta uz džimu un no savu ķermeni neuzturam profesionālā līmenī, un tad var redzēt tiešām to, kad ir tā pārspēlēšanos, un varbūt tas tiešām nemaz nav vajadzīgs. Ir varbūt jātaisa kaut kādu vairāk formātu turnīru, tiešām kāds jātaisa tāds, ko tu izspēlējies, varbūt jātaisa tiešām ar īsiem setiem, ar golden partiem, uz vairāk mazāk, to tās spēles varbūt tiešām tā kā tāds turbo formāts, ja, kur tu nepārspēlējies, tāds stundas spēles ir pierādījies, jā, ka nav veselīgi spēlēt. Jā, sportiskā interese, protams, uz papīra grib to spēlēt, bet arī man personīgi tā, ka spēlēt šādu turnīrus arī jūtas uz savas pleces, otīgi, tā līdzīgi malā. Tie karēji, kas joprojām spēlē finālu, viņi malači, rītīgie dzels vīrs, teiksim tā. Nu jā, bet varam dzels vīri, bet varam skatīties, kā ir līdzās kvalitāte. Kāda bija pusfināla un kas tagad notiek finālā, var redzēt, paskatoties spēli, mēs varam redzēt, principā, Pārskats atkārtojam! Kaspars viens pats kaut ko mēģina, ņem visas bumbas un Jevgeņiem jau ir viss. Cerēsim, ka nebūs nekāds planētošs kauntis uzsākies. Vēl spēlēt, vēl uzvarēt, vēl pabeigt turnīru. Apsveicam lietu. Jā, es minēju pāris cilvēkiem, cik ļoti man atgādina īstenībā šāds formāts un šādi, cik rādi arī pulkstens spēlēt U18 IPX turnīrs Mešpēkas vidū. Tieši tajā nedēļā visu nedēļu lietu. Protams, ka turnīrs iekvējies pat 4 dienām viens spēle nav aizvadīta, un tad tās spēles tika pārceltas uz iekšas kortiem. Kaut kur Enrija bija pāris kortiem, viens no klubiem bija Spars, tāpēc kā agrāk bija tāds klubs, tagad viņš nav. Tāpat netālu no lidos. Un man bija spēle, viena spēle, 3 naktī. Un nākamajā dienā 10. aprīlī. Tādā neinteresanti sajūta. Tieši tagad, kas to atcerējies. Ir naktī spēlēts, kā vēl spēlēts, un svarīgos mačos spēlēts. Tā kā Džeki baigiem malačajā. Labi! Arī interesanti, ka pirmā paprasīt, spēlējam Golden Point, uz vienā mazliet izsācis neviens nevienā. Visi gatavi vinēt, visi motivēti, visi gribēja vairāk mazāk, tā kā Džeki malači. Jā, atgriežoties pie spēles, 4-2. Jā, Zivnietis ir priekšā. Tas ir varbūt nedaudz negaidīt. Varbūt īpaši strateģiski. Skatīsimies, ka Spēlē iekšā. Matīsam, aizjāk. Iekšā, beidzot, tas ir iekšā.
4, man neko neliekas. Es varētu uztaisīt spēli ar Bromu.